Labs vakars visiem televīzijas skatītājiem. Priecājos jūs redzēt, kā jau ik vakaru šeit pat ziņu studijā, lai apskatītu šīs dienas aktuālākos 7 tēmatus. Paspēsim pieskarties visdažādākajām tēmām, gan par to, kādus tad mums sola laikapstākļus jau tuvojošajai ziemai. Tāpat tās paraudzīsimies, kas tad notiek ar melno sarakstu, vai tas tiek papildināts, vai tomēr tas kļūst mazliet arī mazāks. Noskaidrosim, kas tad īsti noticis ir Mārupē un, protams, runāsim par 12. Saeimas deputātiem, kuri tad ir ievēlēti, kurš ir varbūt atteicies no savu mandātu un kas tā rezultātā ir sanācis. Bet, lai par to visu diskutētu, protams, man šodien studijā arī viesis, un šovakar tā ir Vineta Poriņa, 11. Saeimas deputāte. Sveiki! Sveiki! Nu, kā tad ir 11. Saeima, nu jau savu darbu ir beigusi, 12. tūdaļ jau šodien pirmā svinīgā sēde ir notikusi. Kādas sajūtas ir tagad tā visu raugoties no malas? Vai ir tā cerība, ka paliekot tagad jau jūs esat tā, kas ir pirmā strīpas, vai ne? Tad vai ir cerība, ka kāds tomēr arī atteiksies no tā savu mandātu? Vai tomēr gribas palikt maliņā un paraudzīties uz visu? Nu, vispirms es gribu teikt lielu paldies tiem, kas man ievēlēja 11. Saeimā. Un līdzīgi kā latīņu teicienā, padarītie darbi mani iepriecina šobrīd. Un par to, kas varētu mainīties, šobrīd nedomāju. Godīgi sakot, man vairāk interesē, kāds būs jaunais Saeimas sastāvs, un es arī ļoti no sirds novēlu, lai Saeima strādātu tautas interesēs un lai tauta arī novērtētu, ko viņi paši ir ievēlējuši, jo Saeima ir tāda, kāda to ir vēlējusies tauta, un arī, lai tauta izsaka savas vēlmes Saeimai. Un kā liecina pieredze, ja cilvēki skaidri zina, ko viņi grib, labā sadarbībā ar deputātiem, ļoti daudz kas var tikt realizēts. Jāskatās gan ir, tad jau redzēsim, kas īsti notiks, jo ļoti daudz noteikti vēlētāji ir arī vīlušies dažu jaunievēlēto izvēlēs un rīcībā. Bet ko mēs gan ķersimies klāt top 7 vietām un pieķersimies jau tematam par to, kāda tad ir gaidāmā ziema. Par spīti iepriekš izteiktām prognozēm pēc siltā novembra sekos arī samērā salta ziema. Tādu lūk viedokli ir izteikuši vairāk aptaujāties sinoptiķi. Protams, bija teikts, ka būs ļoti dzestra ziema, patiesībā jau nav arī melots, bet tā nebūs tik augsta, kā tika solīts. Tā varētu būt viena no 10 augstākajām ziemām kopš 1981. gada. Un, kā sola, tad zemākās temperatūras būs tieši Austrum Eiropā, un tā ir paredzēts, ka ziema sāksies ap decembri. Tātad novembri vēl varēsim pavadīt iespējams tādās rudenīgās noskaņās. Lai iesildītos visam topam, sakiet, kāda tad ir tā jūsu recepte, lai sasildītos bargā ziemā? Laba cerība, ka ziema nebūs barga, un es tā kā pašreizējā situācija saistībā ar Krieviju draud mums ar to, ka varētu palielināties gan apkuras cenas, gan viss pārējais. Es domāju, ka ceru, ka visaugstākie spēki būs labvēlīgi lielākajai daļai cilvēku, kas patiesībā nepriecātos par siltumu nodrošināšanas cenu izmaksām, ja tās palielinātos. Un labā ziņa, protams, arī tā, ka, kā jau tika noslēgta vienošanās, tad vismaz Ukrainai arī Krievija tomēr piegādās gāzi, un tad tur var arī rēķināties, ka arī tur būs siltums. Nu, mēs arī cerēsim to, ka būs nodītas siltas vilnas zeķes, varēsim uzvārīt karstu tēju, un tad sēdēt un tikties ar jums kā ierasts cik vakar ziņu top 7. Bet iesākuši esam mazliet ar ziemu, tad ķersimies klāt topa 6. vietai un par melno sarakstu runāsim, ka nu jau ir kārtējo reizi iekļauts vēl kāds kultūras pārstāvis no Krievijas, un to visu ļoti asi kritizē maestro Raimonds Pauls. Maestro Raimonds Pauls ļoti asi kritizējis ārlietu ministrijas lēmumu melnajā sarakstā vēl papildus iekļaut arī aktieri Mihailu Porečenkovu, kurš tad jau, kā ziņots, arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs tad ir liedz ieceļot jau Latvijā, Krievijā ļoti labi zināmiem dziedātājiem, piemēram, Oļegam Gazmānovam, tāpatās arī Josifam Kobzonam un arī Allai Perfilovai, kur tad vairāk ir pazīstama arī, protams, ar savu skatuves vārdu
Valērija. Diezgan dažāds varētu būt šīs diskusijas par aktieru iekļaušanu melnajā sarakstā, par to, vai viņam tur vajadzētu būt vai nevajadzētu būt, bet atskatoties uz viņa darījumu, tādu rīcību arī citviet, iespējams, tas pat būtu tāds labs risinājums šajā situācijā. Kā jūs skatāties, ir nepieciešams papildināt melno sarakstu vai nav, vai arī tā vairāk izstāsta pēc tādas spēles, jūs iekļāvāt mūsu Hermani, tad mēs arī vēl kādu no jūsējiem. Kādā gadījumā šāda diskusija vispār par to, ko iekļaut vai iekļaut cilvēku, kurš citā valstī nogalina cilvēkus, melnajā sarakstā, par to vispār jautājumu nevar būt. Un es nezinu, kas ir noticis mūsu cienījamiem un arī manas bērnības tik ļoti populārajam komponistam Raimondam Paulam. Šobrīd ārlietu ministrija dara ļoti pareizi. Jautājums, kāpēc tas notiek tik novēlot. Es domāju, ka šādam melnajam sarakstam jau vajadzēja būt vairākus gadus iepriekš un nevis tikai, kā teikt, pēdējā pusgadā sasteigt, tieši arī varbūt saistībā ar to, ka šis ir vēlēšanu gads un tā tālāk. Bet tieši runājot par šo krievu aktieru, ko jūs pieminējāt, tas ir cilvēks, kurš citā valstī ir šāvis uz cilvēkiem. Protams, ka šeit diskusija nav. Viņam ir jābūt. Vienkārši pārstāv dziedātāji, un viņiem vienkārši neļauj. Viņi atbrauc uz šejienu, ko viņi var izdarīt, nospēlēt kādu koncertu. Bet, mēs jau arī jūsu raidījumos esam runājuši par Krievijas tā saukto mīksto vai maigo varu, kas pirmām kārtām tieši izpaužās ar šādiem it kā kultūras cilvēkiem, kuri pauž impēriskas idejas citā valstī. Taisnība gan ir tādēļ, tiešām nezinu, kādēļ Raimonds Pauls ir nolēmis šādi vērsties pret šādu melnā sarakstu papildinājumu. Varbūt viņš to skaidros arī vēlāk ar tādu plašāku atbildi par to, kāpēc tad viņa viedoklis ir šāds un citādāks. Bet turpinām ar topu 5. vietu, arī parunāsim par tepatās netālu esošo Ukrainu, un, protams, mēs viņiem palīdzam, un, kā zināms, tad Kijevā jau ir nonākusi pirmā humānā palīdzība, un kas tad tur īsti ir iekšā, un par kādām naudiņām tas viss ir aizvests, to tūdaļ arī skaidrosim. Kijevā veiksmīgi nogādāta pirmā humānās palīdzības krava ar dažādiem medikamentiem, kas, protams, iegādāti par Rīgas pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem. Jāatgādina arī, ka medikamenti, protams, un zāles un visas citas lietas ir izvēlētas tās, kuras tad ir ražotas Latvijā. Un tam visam papildus vēl, protams, ir iekļaut arī apģērbi un segas, un tāpat tās arī un visdažādākie materiāli, kas tad būtu nepieciešams vairāk austrumu Ukrainai, un, protams, arī tas, ko ir ziedojuši vienkārši labvēlīgi Latvijas iedzīvotāji. Viena vieta ir tā, ko mēs sūtam uz austrumu Ukrainu, tās ir zāles. Zinām, zāles maksā gana daudz. Vai tikpat labi Rīgas pašvaldība nevarētu padomāt arī par to, ka tepat Rīgas iedzīvotājiem, un ir arī tādi, kuri šeit ir iespējams tādā pašā postā un cieši trūkumu, un kāpēc tad viņiem nevar nodrošināt zāles? Protams, vai kādu humānu palīdzību? Rīgas pašvaldība ir ārkārtīgi labi materiāli, finansiāli nodrošināta. Protams, ka tā vajadzētu ne tikai sniegt palīdzīgu roku, kas ir arī ļoti šajā situācijā ļoti pozitīvs solis, tātad palīdzēt Ukrainai, bet Rīgas pašvaldībai sen jau vajadzēja savus iedzīvotājus stiprināt vairāk nekā tā to dara šobrīd. Ņemot vērā vēl to, protams, kā ar rīdzinieku kartēm tika vēl piesaistīti 7625 iedzīvotāji, kuri tad nolēma arī deklarēties Rīgas pilsētā, un tad arī viņu nodokļu naudiņa paliek šeit pat. Tad varbūt ir vērts padomāt arī par to, ka ir jāpalīdz cilvēkiem šeit pat uz vietas. Bet, ķersimies klāt arī topa 4. vietai un diskutēsim par to, vai tiešām šeit mēs varēsim pamanīt arī kādus papildus armijas spēkus un militārās vienības, piemēram, no Amerikas Savienotajām valstīm.
NATO spēku virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Filips Brīdlovs pirmdien ir paudis satraukumu par to, kā tad Krievija uzvedās un ko viņi dara, un ka ir radīti visdažādākie izaicinājumi, kas tad raisa arī dažādas domas par to, kāda tad ir tā drošības situācija pie mums. Un tieši tādēļ viņš ir aicinājis Rietumu aliansi nostiprināt savu militāro bāzi arī šeit pat Eiropā. Tādēļ viņš ir aicinājis arī Pentagonu izvietot Eiropā vairāk karavīru un vairāk arī bruņojumu, jo šobrīd izskatās, ka NATO un Krievijas sakarā ar Ukrainas arī attiecībām, visas šīs te attiecības ir vairāk uz tādas lūzuma robežas, kad kaut kas varētu noiet arī grīstē. Vai jūs, prāt, tas tā vispār būtu iespējams, ka kāds no Amerikas tagad trauktos uz šejieni un palīdzētu pēkšņi? Mums varbūt tie ir tikai vārdi, ka viņi ir kā mums palīdz, bet reāli vai viņi iesaistītos un izvietotu savas kara bāzes, vai tik viņiem pašiem nav bail nākt tik tuvu Krievijai? Kā jūs teicāt, tāds lēmums ir pieņemts, un tātad es arī ārkārtīgi pozitīvi to vērtēju. Varam visi priecāties par to, ka beidzot pasaule ir sapratusi, ar ko šobrīd ir darīšana Putina Krievijas izskatā, kas tas ir. Jo, diemžēl pēdējos 15-20 gadus gan Eiropas valstis, gan arī Amerikas Savienotās valstis, diemžēl bija aizmirsušas par to, ko nozīmē stiprināt savu militāro jomu, vairāk akcentus pārnesot uz cilvēktiesību risinājumiem, tad šobrīd mums ir darīšana ar ārkārtīgi neprognozējamu agresoru, kurš pats neparedz sekas savām darbībām. Es domāju, ka jebkura šāda veida stiprināšana, militārā stiprināšana Eiropā ir ārkārtīgi būtiska. Bet arī pirmām kārtām mums pašiem ir jāatceras, ka ļoti labi, ka mēs esam NATO sastāvā, un tas ir ārkārtīgi būtiski Baltijas valstīm būt NATO, bet mums arī pašiem ir jāstiprina savu zemesardzi, jo ja sabiedrotie neredzēs, ka valsts pati ir gatava sevi aizstāvēt, tad arī būs mazāks atbalsts no sabiedrotajiem. Tāpēc pirmām kārtām mums ir jāatgriež zemesardzē tās funkcijas, kas tā bija 90. gada sākumā. Un arī jārada iespēja, ko arī apsolīja zemesardzes ģenerālis Leonīds Kalniņš diskusijā Kara muzejā šī gada 7. oktobrī, ka būtībā ieroči būs zemesargiem pieejami. Un šī lieta ir steidzamības kārtā jāaktualizē. Bet es saprotu, ka viņi jau tagad var turēt mājās tos ieročus. Tā arī zemesardzes ģenerālis Leonīds Kalniņš teica. Un tātad šis process ir ļoti saprātīgā veidā jāvirza, lai mēs rādītu pasaulē, ka mēs paši saprotam, ka mēs gribam savu valsti aizstāvēt un paši esam spēcīgi. Jo pirmā un galvenā aizsardzības līnija esam mēs paši. Tiesa gan ir, ņemot vērā arī noteiktos tos termiņus, cik tad ilgi ir jāgaida, ja tomēr tas Krievijas karaspēks arī iebruk pie mums, tad viņi to var izdarīt 2 stundās, bet, ja nemaldos, tad mums pēc citu palīdzības bija jāgaida 48 stundas, tad tās 46 pašiem arī kaut kas ir jādara, un tādējādi mēs arī izrādītu savu gatavību. Bet ķersimies klāt top 3. vietai, pieminējām jau to, ka mums ir jābūt stiprai valstī, un jāizrāda arī tas, cik tad spēcīgi mēs esam. Šobrīd noteikti mēs domājam par spēku un tādu drošības sajūtu. Pirmais, kas nāk prātā, protams, ir policija. Bet kā tad policija strādā, un vai viņi pieņemt arī, piemēram, jūsu iesniegumu, ja gadās kāda ķeza, to tūdaļ arī uzzināsim. Lai gan, piemēram, likums nosaka, ka aizdomu gadījumā par noziedzīgu nodarījumu policijai ir jāpiekrīt pieņemt arī jūsu iesniegtais iesniegums un jāsāk krimināla process, kā izrādās, tad dzīvē tā nemazām nenotiek. Latvijas televīzijā ir kāds raidījums Aizliegtais paņēmiens, kura gaitā tad tika novērots tas, kā policija pieņem un vai viņi pieņem šādus te cietušo cilvēku iesniegtos iesniegums. Tad, kā izrādās, tad policija pat
mēģina atgaiņāties no cietušajiem un vispār nepieņem viņus. Un gadījumā, ja galīgi neko negribās darīt, tad viņi pat izmanto tādu labu teoriju, kā piemēram meli, sakot, ka viņi pieņem šos iesniegumus tikai tādā gadījumā, ja tas apmērs un zaudējuma summa pārsniedz 320 eiro. Es nezinu, kā lai pēc šādām lietām vairs uzticās policijai. Zināms, ka jau arī policijas galvenie cilvēki sacīja, ka visa tā darbība policijā uzlabosies ap 2016. gadu, kad arī varēsim diskutēt par policistu lielākām algām. Bet tagad jādomā, vai tiešām tad lielāka alga arī viņus vairāk stimulēs cītīgāk strādāt un tad izskatīt tik vienu iesniegto iesniegumu, nevis pateikt, ka nē, tā mēs nedaram, izdomāt kaut kādas mistiskas summas, kuras pārsniedz, nepārsniedz. Vai jūsos rodas tagad pārliecība, ka policija strādā godam? Jūs man pārsteidzat ar šo informāciju, ka policija pat mēģina izmantot nepatiesu informāciju, lai tiktu vaļā no iesniegumiem. Es domāju, ka tas ir nepārprotami ziņa cilvēkiem, ka ja policija var melot, kam tad vispār lai uzticas. Un, protams, ka policijas galvenais un pirmais uzdevums ir aizsargāt tautu, aizsargāt cilvēkus un radīt šo drošības sajūtu. Un tad iznāk no jūsu teiktā, ka ja ir nozagts kas mazāk par 320 eiro, kas patiesībā ir lielākai daļai cilvēku maciņos, ir šī mazākā summa līdz 320, ka tad viņi nebūtu tā vērti, lai viņus aizstāvētu. Es domāju, ka šeit ir ļoti aktuāls jautājums iekšlietu ministra darbība. Policijas priekšniekam arī Intam Ķuzim nebūtu tagad jāpadomā, kas tas ir. Tā ir visa iekšlietu ministrijas kompetence, kā vispār kaut kas tāds var notikt. Kā to visu varētu tālāk Saeimā izskatīt? Saeima var kaut kā iegrozīt to visu lietu, ka pēc tam tas tiek daudz dziļāk izskatīts un varbūt pat beigās novad arī pie kādas lietas izskatīšanas? Protams, ka var. Ir Saeimas pieprasījuma komisijā, kurā var uzreiz jau zibenīgi rīkot sēdi par šo jautājumu, tāpat arī aizsardzības komisijā un citās, jā. Ko jūs darīt? Kā jūs, prāt, būtu jārisina šāda situācija? Jā, droši vien, ka vērsties Saeimā pirmām kārtām un arī tātad izskatīt iekšlietu ministra atbilstību ieņemamam amatam. Tā kā reiz daudz amati var būt diezgan kritiski šādā situācijā, kad tiešām gadās un atklājās lietas, ka policija nestrādā un nepilda to savus pienākumus tādā labākajā pozīcijā šobrīd, vismaz noskatoties šādu tipu raidījumu un iegūstot informāciju par to, ka policija nemaz nepieņem mūsu iesniegumus un izdomā samelot, tad nezinu vairs, kam uzticēties un vērsties pēc palīdzības, ja tiešām gadās nonākt ķezā. Bet top 2. vietā arī runāsim par kādu ķezu, tā gan notikusi Jaunmārupē, un kur tad gājuši bojā veseli 2 cilvēki, un kāpēc? Vien neievērojot darba noteikumus. Vakardien notikusi biogāzes noplūde Jaunmārupas uzņēmumā Zaļā Mārupe. Ražotnē gājuši bojā arī 2 darbinieki, kuri bija pārkāpuši darba drošības noteikumus un tomēr par spīti aizliegumam iegājuši arī telpā, kurā atrasties ir kategoriski aizliegts. Tā rezultātā viņi arī gājuši bojā, bet tiek vēstīts, protams, ka arī tuviniekiem, kuri tad ir zaudējuši savus ģimenes locekļus, tiks palīdzēts un tā situācija tiks arī risināta. Atliek vien, protams, izteikt visdziļāko līdzjūtību tiem, kuriem ir aizgājuši radinieki, vai ne? Situācija nav tāpat patīkamākā, par ko runāt, bet darba drošība ir tas jautājums. Vai tiešām ir jābūt tik viegliprātīgam pret savu dzīvību un jāizdomā iet tur, kur tiešām nedrīkst iet, kur ir aizliegts iet un kategoriski nevar? Kā bija Saeimā? Vai tur arī ir darba drošības noteikumi, ko var, ko nevar, kurā telpā drīkst iet, kurā nedrīkst? Saeimā, kā jebkurā iestādē, ir darba drošības noteikumi un arī visi pārējie kārtības noteikumi. Bet, kā zināms, Saeimā nenotiek sēdes remontdarba telpās. Un tā tas arī ir jūsu minētajā gadījumā.
Tātad cilvēki bija brīdināti par šo stāvokli un situāciju. Un es gribu izteikt visdziļāko līdzjūtību bojā gājušo ģimenēm. Un šāda traģēdija, manuprāt, tā kā mūsu pieredzē jau ir Zoltūdas traģēdija un vēl daudz citas, ir jābūt tomēr jāpienāk brīdim Latvijā, kad cilvēki augstu vērtē savu dzīvību un tiešām ieklausās tajā. Bet kā tad uzraudzīt to visu? Tā darba drošība, labi, es uzlieku to savu parakstu, tās izlasījis, noklausījies tos visus noteikumus, bet vai tālāk tiešām viss varētu būt atkarīgs tikai vien no paša cilvēka, ka viņš izvēlas, to darīšu, to nē, nezinu. Tā ir arī acīm redzot izglītības lieta, vai cilvēki ir izglītoti par to, ka viņiem ir tikai, cik augsta ir viņu dzīvības vērtība, lai viņi sevi cienītu, lai viņi ievērotu un to, ko viņiem saka, kas apdraud viņu dzīvību un vispārējo. Katrā ziņā tā ir kārtējā nepiedodamā traģēdija, kas ir notikusi. Tā kā jāatgādina vien visiem ir, ka tie darba drošības noteikumi nav jau izstrādāti tāpat vien. Viņi ir arī jāliek aiz auss un jāiegaumē un arī jāievēro, ja gadās kāda ģibele, lai šādas situācijas neatkārtotos un kur nu vēl darbā. Bet topa pirmā vieta arī pieķersimies darbam, bet šoreiz gan darbam Saeimā. 12. Saeimas deputāti ir apstiprināti, ir skaidrs arī, kurš tad vai kuri īsti ir Saeimas priekšsēdētāji un visas lustīgās lietas par un ap Saeimu topa pirmajā vietā. Parlamentārieši šodien tad nolēma un apstiprināja 99 no sākuma deputātu pilnvaras. Svinīgā zvēras nolikšana, protams, nenotika bez nekādiem starpgadījumiem. Kāds pārteicās, kāds vēl kādu kļūdu pieļāva, bet interesantākā situācija bija par ievēlēto Saeimas deputātu Juri Viļumu, kurš zvērastu izvēlējās nolasīt tomēr latgaliešu valodā. Solvitā bolteņa, protams, aizrādīja, ka tā nedrīkst, nolasīja visus attiecīgos pantus, kāpēc un kas vispār saistās ar šo visu lietu, un lūdzu atkārtot to pašu zvērastu latviešu valodā, ko Viļums gan atteicās darīt. Tādēļ teica, ka viņš nevar parakstīt šo te visu pieteikšanos un vispār, jo tad deputāti balsoja tikai par 99 mandātu apstiprināšanu, bet jau pēc brīža, protams, pēc sēdes pārtraukuma deputāti tomēr nobalsoja arī par to, ka viņam šis mandāts pienākās. Bet interesants lietas arī par un ap, piemēram, ievēlēto Junkura kungu, kurš arī jau pirms vēl svinīgās zvēras nolasīšanas bija jau uzrakstījis iesniegumu, ka viņš atsakās no savu mandātu. Tas, protams, netika ņemts vērā, tad viņš šodien jau pamanījās uzrakstīt vēl vienu, ka viņš atsakās no savu mandātu un kā nu sanāk, kā nu ne, tad viņa vietā tiek arī Solvitā boltiņa, kur arī jau internetā klīst dažādi dokumenti, kur viņi jau parakstījuši šo iesniegumu un principā viss jau ir apstiprināts, bet par Saeimas priekšsēdētāju kļuvusi ir Ināra Mūrniece. Visādas ziņas notiek. Šodien te vai pa minūtēm mainījās visa tā informācija. Kā jūs skatāties uz jauno sasaukumu, uz to, ka varbūt arī jums vajag atrast savu Junkuru, lai tiktu Saeimā? Laba doma. Vai ne? Laba doma. Tas ir joks, protams. Uz Saeimu es skatos ar lielām cerībām, ka Saeima strādās tautas labā, un Saeima, ko es arī esmu vairāk kārt uzsvērusi, ir būtiskākā diskusija un lēmumu pieņemšanas vieta valstī. Un es novēlu ārkārtīgi pozitīvu, radošu, ražīgu darbu tautas labā, lai Saeimai izdodas. Un runājot par sastāvu, man ir gandarījums, ka cilvēku, kuru es iedrošināju startēt politikā un arī ierosināju, motivēju kandidēt 11. Saeimas vēlēšanās, ka šis cilvēks šodien ir kļuvis par Saeimas priekšsēdētāju. Tāds gods, vai ne? Jā, tā ir kādreizējā žurnāliste Ināra Mūrniece. Bet kā tad ar Junkuru paliek? Vai tas vispār ir no viņa puses tā diezgan godprātīgi, ka viņu tauta ievēl? Viņam uzticās, ka viņš pildīs tur savus pienākumus, lai gan ļoti daudz Saeimas deputāti arī teica, ka viņam viņš īsti nekādu lēmumu vai jebkādu darbu vispār neasociējas Saeimā, bet tomēr viņš ir ievēlēts un pēkšņi viņš paziņo, es negribu.
es negribu, es iešu citur strādāt, un man vienalga, ka man ievēlēja. Jā, es neesmu Saeimas izmeklēšanas komisijā, bet katrā ziņā šis gadījums man arī šķiet ļoti neparasts. Bet to, ko jūs minējāt, ka deputāts neasociējas ar kādu darbu. Jums asociējas? Es gribu teikt, ka par vairākiem tā var teikt, ka viņi neasociējas ar vienu vai otru darbu, vai varbūt pat vispār nav likumprojekts virzījuši un tā tālāk. Tā ka tādi pārmetumi var izskanēt ne tikai pret Junkuru, bet arī pret vēl citiem deputātiem. Tos jūs laikam negribat nosaukt, vai jums jā, ir protams, tos es nenosaukšu, bet es gribu teikt, jā, ka šis gadījums ir ļoti neparasts. Un jūsu joks par to, ka arī man varbūt atrast savu Junkuru. Katrā ziņā es to ļoti novērtēju. Nu, jā, tas ir joks, bet tāpat laikā notikums ir ārkārtīgi neparasts, kas ir noticis šobrīd Saeimā. Dažādi neparasti notikumi, es domāju, būs gaidāmi vēl arī turpmāk, ņemot vērā visu 12. Saeimas sastāvu, tam arī sākosim līdz. Bet mums laiks ir iztecējis, jāsaka paldies jums, ka bijāt šovakar šeit. Paldies arī jums, skatītāji, un mēs no jums atvadāmies. Visu labu!